Meitiņ. Tas ir man meitiņa. Mūsu lidmašīna. Kas notika? Kas? Ej, tur cilvēki. Stop. Meitiņ, atiem vēlā meitiņ. Mūs atrada. Meitiņ ādēja. Dievs. Neviena nav izdzīvotā. Meitiņ, neviens nav izdzīvotais. Jā, neviens nav izdzīvotais, kā tikai jūs. Var paņemt drusciņu maizi? Droši. Meitiņā arī paņem 5 maizes. Variet šajā mājā? Jā, droši. Jūs tur plānojat, kā tas notika? Protams, tas notiek. Kā tas viss nesākās? Es nezinu, vadītāji nebija un viss krita. Un viss... Pārnakšņiem šajā teltī mēs dzīvojam. Jā, tāda problēma. Meitiņ! Kāds starp meitiņi ir sliktas ziņas? Neviens no mums nav izdzīvotāji. Tikai mēs esam vienīgi izdzīvojuši no avārēšanas. Kāds starp atrodam vietu, kur pagu? Bet kādēļ jūs sakat? Mēs redzējām ārēju lidmašīnu krita un bāh. Manījām nav gandrīz izdzīvotāji. Kā tikai jūs? Tikai mēs, ja? Jūs esat vienīgi... Klausies! Mēs esam vienīgie meitiņu izdzīvotāji. Tu to saproti? Mēs izdzīvojam, bet pārējie zini, kas notika. Gāja bojā. Nu, tā ir jūs izvēle. Atstāties te, bet jūs varat... Jūs ir kas... Nedrīkstat ņemt, kas tagad čestā. Es esmu... Kādēļ? Kādēļ, kas vajadzīgs? Meitiņ, mēs šeit būsim, okei? Paņemi pulksteni. Meitiņ, daroči klausies. Pagad tiksimies. Tā, meitiņ, tu to saproti? Nav neviena izdzīvota. Jā, jūs jau saproti. Nav neviena izdzīvota. Punkt! Kas? Man nesaprotībā. Tādi. Kur, meitiņ? Teltī mājiņā. Tētī, tu vilģi noki gultu. Mēs neesam vilģi, mēs esam karēvji. Jā, bet karēvjiem tu noki gultu. Jā, viņiem ir jau gultas, jā. Kas ir visos iepriekšējos čestos? Nekā. Kā tikai viss tūkšs. Šausmas. Pareizi, meitiņa. Ko es gribēju uztaisīt? Klausieties, jūs vairs jums šeit jāatrodās uz mūžiem. Jums šeit jāpaliek tādēļ, ka šeit ir drošākā vieta un šī ir... Nu, mēs varam aizlidot prom, bet mūs jūs jāapsargā. Jūs esat drošākie, nevis drošākie sakam, bet visretākie cilvēki ir izdzīvoja. Neviens cilvēks gandrīz neizdzīvo avārēšanas lidmašīna, viņiem taisnība. Jā, tādēļ mēs jums atļaujam šeit palikt. Un šitas helikopters tur lido, ja? Jā, un tā. Tādēļ. Jums jārisina problēma, kādēļ vadītāji nebija. Vadītāji visu laiku ir, bet kaut kas visu laiku tu izdarīja. Armēniek, jums arī ir lieta. Kas? Jums jāatrod zagli, kurš izdarīja to. Padomājiet loģiski. Ja pats lietotāji nav laikam zaglis viņu nogalināja. Jums jāapmeklē pēdas lidmašīnā. Apmeklēsim arī. Tādēļ mēs esam tagad arī. Un meklējiet. Tieši pie lidotāja. Mēs tikko bijām.
Ja jūs esat tikko laiku, tad tas esam mēs, bet ja vēlāku, tas ir tikai zaglis. Wow, priekškām bruņus. Tu esi karavīrs. Nu, biju. Bet vairs nē. Tētis mums uztaisīja durvis. Hei, tie mums! Viņa dzīvo, tāds ir viņa helikopters. Mēs dzīvosim teltī. Tētis uztaisīja durvis. Pagaid uzkāpu. Labi. Es pat aiziešu te. Padomā. Kā tas bija iespējams? Es neticu savām acīm. Visi gāja bojā. Kādēļ neviena izdzīvoja? Varbūt zaglis vēl pie reizes nogalināja tieši 2 lidotājus. Dīvaini. Hei, apmeklē pēdas. Jā, mēs visu apmeklējam lidmašīnu. Nav nevienas pēdas. Vienīgais, kas ir lidmašīnā pēdas, ir zaglis. Zagļa pēdas. Kurš tas ir? Kas tas pa zagli? Viņu sauc Jack. Jack. Es neesmu tādu dzirdējis. Jack. Viņš, kā es apmeklēju tāpēc, ka varēju zināt, ko viņš sadomā. What? Jā, es esmu ļoti labs pirkstu nospiedumu meklētājs. Labi, sakiet, klausieties. Zaglis gribēja nogalināt lidotāju, jo tādēļ, ka